Bez komprovizācijām mēs tev palīdzēsim atrisināt tavu problēmu. Nu, Subač, pāri! Puļ! Pā! Sā! Ak, Dievs! Latvijā visiem ir problēmas. Nu nevar būt diena, kad nav nevienam problēma. Kas tur? Ko var rakstīt? Karoče! Viss ir! Davai! Pak, stop! Davai! Nešurp, davai! Viss ir! Karoče! Latvijā ir tik lielas problēmas, ka mēs tūlīt visi mirsim! Lai vēkši kā nomirt! Tomēr nemirsim. Nu ko, bet mēs esam klāt tomēr. Jā. Mums ir lemts risināt jūsu problēmas. Un tikai tāpēc mēs esam šeit, kas te notika tikko. Jopčik mīziņ, Tātad, tas bija labs workouts, tas gazbalons reāli smags. Būtu reāli ņirdzīgi, ja mēs uzsprāgtu. Tas būtu episki. Jā, bet nu ko? Lūdzu neatklāt manu vārdu, Roberts. Nu ko, Robi? Es rakstu bez garumzīmēm, tāpēc, ka man datorā garumzīmju poga saplīsa. Nu, veicīt, saproti? Nevajag, tas, ko es tavu vārdu pasaku, tas ir miljons, Robertu. Čo za herņā? Vēl vienreiz uzrakstīsies reāli, tur fucking... Mēs spridzināsim. Tu viss sprākste. Jā. Tur vēl pots ir. Tas slikti izklausījās. Nu, mēs uzsprāksim. Jā. Nu, davai, bliec. Man ir meitene, ar ko arī apsveicu. Mēs ar viņu labi saprotamies, arī apsveicu. Vienā sporta stundā mums vajadzēja taisīt pietupienus, kas arī ir labi dibenu audzē. Dupšus audzē, tas ir labi. Mana draudzene stāvēja man priekšā, tātad iedomājamies vizuāli, kā tas izskatās. Meitene ar dupsi taisa pietupienus, ok, skaidri. Forši, jā. Aha, tā. Kad visi sāka taisīt pietupienus, viņai nokrita treniņbikses. Īstenībā kā tas var notikt, bet labi, pieņemsim. Ko tā viņam vēl laikam paņēma savas omāmas treniņbikses? Jā. 10 izmērus pa lielu bija? Tikai tā. Kā var nokrist treniņbikses? Nu, parasti es zinu, ka vecenes valkā šitās apspīlētos legingus un sporta bikses. Jā, nevis kaut kādus, nezinu, pļūtu bikses. Tas bija pirmais, kas tev bija jāpaprasa viņai, kāpēc viņai ir 3 reizes lielākas bikses nekā vajadzētu būt. Bet labi, pieņemsim, viņai nokrita treniņbikses. Es redzēju viņas caurumu. Tātad viņai nav apakšbikšu, vai? Vecīt, tu esi viņas vecis, nopērts viņai trusenes. Kā te iedod viņai tur A4 lapu, lai ielīmē iekšā, ja nav kā... Tu saproti, ka jebkurš vecis var pieiet klāt novilkt bikses un viss viņam ir uzreiz. Bet, labi, tas vecis pat nav tas muļķis, tā meitene reāli, viņa reāli stūpenē. Viņai patīk tas. Jā, nevar nosūcēt. Tad veci, tad nenīdi, tad tu pats esi vainīgs. Trusenes veikalā sieviešu reāli pa 2 eiro var tam. Jā, nu ko, Un tātad es redzēju viņas caurumu un es sāku smieties. Viss ir. Ak, Dievs, nu veci! Un viņa ar mani vairs nerunā. Ko man darīt? Nu, viņa ar tevi nerunās vairs vispār. Nekād vairs, tas ir fakts. Tu apsmēji viņu par to, ka viņai nokrita bikses. Tu viņas vecis. Kāpēc? Par to, ka tu redzēji viņas caurumu. Tad pirmkārt, tu biji viņas vecis. Jā, tu biji. Un tu viņu tātad pliku neesi redzējis. Tad tu nebiji viņas vecis. Tu nebiji viņas vecis. Tu nebiji, tu vienkārši dzīvoji šajā pasaulē savā ar domu, varbūt viņš ir kādreiz tas piemērs, kas reāli domā, ka viņa pateica čau un viņš ir vecis uzreiz. Tāpēc, ka viņa staigā bez apakšbiksēm pa skolu, tas nozīmē, ka viņai nav vecis. Viņa meklē veci. Viņa meklē. Un varbūt viņa nemaz nemeklē veci, varbūt viņa meklē kaut ko, ar ko... Jā, saproti. Tu izgrābi izrakumus tikko ārā sev zem zemes. Jā, un tu šitādus
šo tur izsināt nevari. Viņa ir prom. Tava draudzene vairs nav tava draudzene. Viņa nav tava meitene, nav tava bijusī, nav tava mīļotā. Viņa tev ir nekas. Jā, tu aizmirsti šo gadījumu dzīvē. Kuģis ir Panamā. Svarīgāk, Panamā. Jā, zini, Panama ir Dienvidamerikā galu galā. Panamā jau. Svarīgākais ir šis. Tev visticamāk vajag lasīties prom pat no skolas, un tu tagad esi kāpēc? Jo visas vecenes redzēja, ka tu apsmēji savu, viņa arī bija tā vece, visas redzēja, ka tu apsmēji savu pašu savu meiteni, what the fuck? Ne jau, lai ietu kaut te vilktu atpakaļ tās bikses, tu viņu apsmēji, par to, ka redz viņus pliko čošu. Diben caurumu reāli. Vecīt, what the fuck? Tu reāli... Tu esi vēl fucked, vecīt. Šis varbūt tev nenoderēs, bet noderēs visiem, kas skatās un kam gadīsies tādas. Palīdziet tai meitenei, uzvelciet bikses atpakaļ un bet tev, Robert, tev ir viss kaput, tavas attiecības, ja tādas ar viņu bija, ir beigušās. Ja tev vēl kāda meitene no klases patika, viss aizmirsti. Jā, un kā viens, ko tu vari izdarīt. Paga, jo veceņu šīs, meiteņu šīs replikas, ne, bet... Kaut es zinātu, ko tu mēģini pateikt, tad es varētu izlabot. Viņai bikses nokrita, un tad viņa saka savai draudzei, tās ņirdza par mani. Un tad tā ziņa izplatās, kā sērga. Kā mēris. Meiteņu ziņas ir sērga starp meitenēm. Un tad tu klausies, tev ir reāli, tu pēc iespējas ātrāk, tu reāli ej, kaut vai viņi ar tevi ignorē, tu vienkārši uzreiz mēģini atvainoties, reāli pateikt, lai nav risks, ka šis viss aizies pa podu. Un ja viņa pastāstīs vienai, viņa pastāstīs otrai, un tā ir sūdi, tad, ja tā ir, tad lasies pats uz Panamu, blin. Jo ja tev pirksts kļūst zils un atrofējas, tad tev jāiet viņu ātri amputēt. Jo ja tu to nepaspēsi, tev roku jāamputē. Neamputēsi roku, tu esi miris. Tas pats ar meiteņu ziņām. Viņas izplatās kā sērga, vecīt. Nav jāņirds par tādām lietām, tvoju, kā man reāli žēl tevi, nu. Ak, Dievs, vot tu esi lūzeris. Sorry, bet nu tā, kāpēc sorry? Tu esi tiešām tāds. Tā ir? Rakstiet meitenes komentāros, ko jūs darītu šeit, ka jums vecis reāli saktu ņirkt par to, ka jums bikses nokrita reāli. Un vai jums vispār, Man interesē palasīt, ko meitenes darītu. Jā. Nu ko, bet ja jums patika, spiediet like, ja jums palīdz, spiediet like, ja jums žēl šo čuvaku, arī spiediet like, Johaidi. Bet jebkurā gadījumā. Pray for Roberts. Jā, Nu ko? Izplatiet šo vidiku. Bez kompromisācijām. Bez jebkādām palīdzēt. Mēs vienmēr palīdzam. Varbūt mēs palīdzējām. Tīnies prom no skolas. Mēs tikai varbūt ne viņam tik ļoti, bet mēs palīdzējām citiem čuvakiem. Citiem, jā. Nu ko? Jā. Žēl. Un vecais tas ir visu slavenais facehugger, jeb tas citplanētiešu monstrs, kas lūk... Seju sūknis, karoče. Nē, kraties no manis nost. Seju sūknis, viņš jāsaka tā, tie, kas nezina, viņš lec sejās un bāž savu muti iekšā tev mutē. Un tad viņš taisa tev iekšā vēdarā jaunu citplanētieti. Tas ļoti dīvaini viss izklausījās, bet ceram, ka viņš implantē olu iekšā. Redziet, šim cilvēkam, kur viens jau ir apsedzis seju, redziet, un viņam iekšā vac viņam kuņģī. Jā, viņam kuņģī. Un tad šeit, šajā zonā vēdarā, pēc pāris stundām piedzims viens svešais. Jā, viens foršs svešais, tāds mazais. Šie facehuggers, kā viņus sauc, šie.